March Empties! Tukšie iepakojumi, jeb produkti, kurus martā es esmu izlietojusi līdz pēdējai pilītei. Sāksim ar Head & Shoulders šampūnu un balzāmu Apple Fresh. Šos es jau kādus gadus 5 lietoju pamīšus ar smalkākiem salonu šampūniem, balzāmiem, matu maskām, un maniem matiem šie patīk ļoti labi. Pie kam es vairākas reizes esmu saņēmusi komplimentu, cik tu labi smaržo. Tādās dienās, kad es neesmu iesmaržojusies, es esmu vienkārši matus izmazgājusi ar Apple Fresh šampūnu un ielikusi Apple Fresh balzāmu. Tā ka šie tukši līdz pēdējai pilītei izlietoti. Nākamais ir man uzticamais L'Oreal acu kosmētikas noņēmējs. Viņš ir 2 fāžu tāds, kuru sakrata kopā. Esmu izmēģinājusi ļoti daudzus budžeta un arī dārgākus variantus, un man vislabāk patīk šīs izlietots, gandrīz līdz pēdējai pilītei, un esmu jau nopirkusi jaunu vietā. Nākamais ir Apolosophy Caring Foot Cream. Bija riktīgi liela paka, liela tūba, smaržoja ļoti jauki pēc mentola, ļoti biezs, bagātīgs, patīkams kāju krēms. Šo es domāju noteikti es pirkšu vēl. Tālāk, nākamais ir pārsteigums Home Ceremonies No. 2, citronzāles un verbenes roku krēms. Šo es nopirku, lai atbalstītu kaimiņu bērnu futbola komandu, bet krēms izrādījās tik patīkams, tādas vieglas konsistences, ļoti ātri iesūcās ādā, brīnišķīgs. Es jau pat iegāju internetā un paskatījos, ka var tādu pasūtīt arī neatbalstot komandu, ko var vienkārši pasūtīt. Un pēdējais marta tukšais iepakojums ir kaut kas, ko es nočiepu vīrkungam. Viņam uz Ziemassvētkiem Ziemassvētku rūķis atneša šo Sense House of Barber matu, bārdas un sejas mazgājamo, bet es pamanīju, ka viņš īpaši netiek lietots, tāpēc es viņu nočiepu un izmantoju kā dušas želeju. Šeit ir rakstīts, ka tas ir ar ozola smaržu. Es nezinu, kā smaržo ozols, bet šī smarža vienkārši tāda tik vīrišķīga, tāda spēcīga, sazemējoša, ļoti, ļoti patīkama. Un es to izlietoju līdz pēdējai pilītei kā dušas želeju. Šie bija mani marta tukšie iepakojumi. Lūk. Un kāpēc par to ir jārunā? Es domāju, tāpēc, ka ir svarīgi ne tikai pirkt visādas jaunas lietas, bet arī izlietot to, kas mums jau mājās ir.